Sveicināti! Ir 22. septembris, pēc dažām stundām sāksies īstais rudens, bet mēs zvaigžņotās debesis rudeni atvērsim jau tagad. Un šo te interesanto numuru, kā man šķiet, kā vienmēr, ir labs, interesants saturs un ilustrācijas. Jau esam saņēmuši paskastēs pirms kāda laika, līdz ar to tie, kur ir šī žurnāla lasītāji, jau ir iepazinušies ar pirmajiem rakstiem un varēs uzdot jautājumus autoriem, tiem autoriem, kur ir klāt. Un mums šodien klāt piedalīsies arī viesis Andis Zariņš. Viņam vārdu dosim mazliet pēc brīža, bet tagad pašu tādu pirmo ievadu par to, kāds ir izveidojies šīs te mūsu rudens numurs. Es dodu vārdu galvenam redaktoram Ilgonim Vilkam. Lūdzu. Jā, paldies. Labdien, cienījamie skatītāji, klausītāji un lasītāji. Šoreiz es gribētu uzsvērt nevis to, par ko mēs rakstām, bet varbūt kā mēs rakstām. Proti, daļa no žurnāla materiāliem ir fakti. Teiksim, tā tas tiešām ir. Piemēram, tur ir šajā numurā stāstīns par kāpām uz Marsa, kas tās tāds ir, kas tur ir novērots. Tad ir tādas kā hipotēzes, varbūt, kas atbild uz jautājumu, vai tas tā ir. Piemēram, raksts par hipotētisko 9. planētu un par interesantām iespējamām Plutona īpašībām. Tad uz materiāliem var paskatīties arī laika griezumā. Mēs rakstam par to, kas jau kādreiz ir bijis. Piemēram, kā viduslaika beigās saules pulksteņus izmantoja kalendāra precizitātes pārbaudē. Rakstam par notiekošo, piemēram, jau 500. raķetes lidojums. Ir arī analīze, piemēram, raksts par Starship programmu, kādas tur ir panākumi, neveiksmes un kas to visu varētu iznākt. Un, protams, arī domājam par nākotni, par plānotošo materiālu sadaļu pārstāva raksts par gaidāmo Einsteina gravitācijas viņa teleskopu. Tāpēc, kopumā ņemot, es gribētu uzsvērt, manuprāt, vismaz, ka raksti ir gana daudzveidīgi un spēj apvierināt dažādu lasītāju interesi. Un tagad dod atkal vārdu Mārtiņam, pāriesim pie konkrētiem. Jā, tagad varbūt daram tā, ka dosim vārdu mūsu viesim, jo mūsu viesim ir tās tiesības komentēt jebkuru vietu žurnālā, gan uzdot jautājumus, gan dalīties ar iespējām. Un Andis Zariņš sanāk šobrīd vissvaigākais diplomētais astronoms. Tad cilvēks, kurš iegūst diplomu par astronomijas, akadēmiskās astronomijas izglītības iegūšanu. Un tas ir noticis pavisam nesen, ja tā es saprotu. Tā, lūdzu, Andi, varbūt īsumā var iepazīstināt ar sevi, un tad mēs pārējām pie satura. Tā, redzu, ka pieslēdzies ir, bet nav ne bildes, ne skaņas šobrīd. Ja nav, tad mēs turpinam ar žurnālu, un tajā brīdī, kad būs iespēja, tad Andis Zariņš mums pievienosies ar bildi un skaņu. Tā, kopumā numurs mums ir diezgan daudzveidīgs, kā ierasts. Mēs sākam ar jaunam īsumā, mēs viņus neatstāstīsim. Tad virzamies tālāk. Tā, bildi ir, skaņa nav. Tas ir... Vai mani nedzird? Man te saka. Nē, tas attiec uz Andi Zariņu. Andi, mēs redzam, ka nedzirdējām. Jā, tikai nedzirdām, ko viņš saka. Jā. Skaidrs, jā. Labi. Tā. Andis Zariņš ir izslēdzis mikrofonu, tur ir parādīt zīme, ka viņš ir mutēts. Jā. Labi, ja. Mikrofonu ieslēgšana ir apakšējā joslā pirmā no kreisās. Jā. Jā, kāds. Tā.
Tā, nu tad tūlīt tiks skaidrībā ar to, bet mēs turpinam. Un tad mums ir papildus globāliem jaunumiem ir arī tādi mazliet izvērstāki jaunumu apskati saistībā ar to, kas notiek pie astronomiem Latvijā. Varbūt kāds ir mums no Astronomijas institūta, kurš var pakomentēt kaut ko papildus šai informācijai par jauno meteoroloģisko aprīkojumu. Es esmu no Astronomijas institūta, tā skaitā. Nu, tas interesantākais jautājums man pašam bija, kāpēc tiešām astronomiem vajadzētu tik precīzi zināt, piemēram, gaisa spiedienu? Bet, lūk, tai rakstā arī tur ir atbildes, ka šajā gadījumā tie kosmiskās ģeodēzijas mērījumi, un tur ir ļoti svarīgs tas atmosfēras modelis, kā tas gaismas signāls caur atmosfērai izplatās, un tāpēc ir vajadzīgi, lai pēc iespējas precīzāk šiem mērījumiem būtu, ir vajadzīgi arī lokālie turpat novērojumi vietā iegūtie meteoroloģiskie dati, spiediens, temperatūra, mitrums un tādas lietas. Šim nolūkam uzstādīt jaunu stāciju. Bija iepriekš cita, kas kalpoja vairākus gadus, šī ir jaunāka vēl labāka. Tas tā īsti. Jā, vēl varu pieminēt, ka raksta autors Kalvis Salmiņš tiešām ir tādu precīzu lietu cilvēks, te pa precīziem mērījumiem, bet arī tieši viņa vadībā notiek precīzā laika mērījumi. Un par dažādām laika sistēmām ir ieplānots decembra Latvijas astronomijas biedrības sanāksmes ietvaros stāsts. Tas būs decembra 1. trešdienā, sekojiet līdz reklāmai, būs stāsts par dažādām laika sistēmām un par laika mērīšanas precizitāti. Tā, virzamies tālāk. Apskatīsimies, vai mums ir autors Kārs Liepiņš pieslēdzies. Skatos, ka laikam nav pieslēdzies, bet te ir tāds neliels ieskats par kāpām uz Marsa. Te ir gan vizuāli attēli, bet tekstu laikam mēs neatstāstīsim, jo tāds pa pašu kāpu koncepts jau ir zināms, bet tad var sakot, lasām un skatāmies, kas tur īsti ir. Es tikai atbildīšu, ka tas ir materiāls, kas taps sadarbībā ar interneta veikalu Ieskaties LV, kas daudziem ir zināms, kur var iegādāties labu optiku, astronomisko optiku. Un tādā veidā mēs otru papildinām. Viņi mums palīdz šādā veidā veidot interesantu saturu. Jā, labi. Tā, šeit saistībā ar nākamo rakstu gan es došu vārdu raksta autorei Annai Ginterei, lai īsumā mēs iepazītos, kas tur īsti ir ar šiem materiāliem. Tā, lūdzu. Jā, raksts tapa sākotnēji bija doma tikai par to, kas ir saistīts ar planētu X un tās meklējumiem, bet patiesībā sagadījās, ka šogad pat ir vairāki jaunumi no šīs Saules sistēmas nomalas, gan saistībā ar Plutonu, gan saistībā jau ar slaveno starpzvaigžņu komētu, kuru tomēr laikam nebūs citplanētiešu kuģis. Bet jā, lai gan, mēs parasti daudz zinām par to, kas notiek Saules sistēmas centrā. Mums ir ļoti daudz misiju, kas riņķo ap Marsu un ap Zemi un darās arī prom kosmosu atrodoties Zemes tūmā, tad Saules sistēmas nomala ir mazāk izpētīta. Un interesanti, man pašai likās, ka šogad aprit jau 10 gadi kopš New Horizons palidoja garām Plutonam. Tas tāds arī apliecinājums, ka laiks rit vējas pārniem, bet joprojām no šīs misijas datiem un ar to saistītiem datiem mēs varam atrast visādas interesantas lietas, kas ir saistīts ar šiem Saules sistēmas objektiem un no to, kas tur notiek. Cik man nestāstīšu, bet var droši izlasīt, kas tur ir noticis. Jā, paldies Annai. Un man ir tāds aizdoms, ka mūsu viesim beidzot ir izdevies tikt galā ar
pārlūku ķibelēm un drošības iestatījumiem, un tagad ir gan bildi, gan skaņa. Tā, lūdzu, Andi, sākumā mazliet par sevi, un pēc tam vari pakomentēt un jautāt jau par tiem pirmajiem rakstiem, par kuriem mēs jau skatījāmies, ja ir tāda interese. Lūdzu. Tā, tagad skaņa ir tiešām, ja? Jā. Jā, atvainojos par šo ķibeli. Visu laicīgi pieslēdzos, kā nospiež runāt pa mikrofonu, tā viss ekrāns ar sarkaniem paziņojumiem, ka kāds mēģina uzlauzt man mikrofonu. Tā ir tiem drošības pārmērīgajiem uzstādījumiem. Bet kā tad par sevi? Patiesībā par tām studijām man īstenībā ļoti liels paldies jāsaka tieši Annai. Jo vienā no tiem savulaik Star Party pasākumiem, kas mums bija Suntažos, kā nejauši dzirdēju, ka Anna ar Arni tur studēja, iestājušies vienā Lielbritānijas universitātē, un tad es no viņiem dabūju visu to informāciju, kuru un kā un kas. Un tad man liekas tieši 10 gadus atpakaļ, jā, sasniedzu visus dokumentus un tiku tur un 10 gadus mācījos, jā. Bet, ļoti interesanti, kāpēc tik ilgi, protams, tur ir daudz priekšmetu, var izvēlēties, cik priekšmetus katru gadu ņemt, un ja sākumā tur entuziasmu pilns, paņemt 3 priekšmetus, tad saprot, ka paralēli darbam tā nevarēs, un tad pēc tam 2 un pa vienam, tāpēc tas pasākums tā ievilkās. Bet pats es esmu cilvēks, kurš vienmēr interesējies par astronomiju, jau no skolas laikiem, un kā pavisam nejauši es atklāju pēc vienas nesenas publikācijas, ka man vienai klases biedrinei tēvs bija astronoms Latais, un viņš bija nāca pie mums skolu un stāstīja par astronomiju, un tad es atceros mēnesi aptumsumu, kaut kad nezinu, cik man kādi gadi bija, noteikti zem 12, kaut kādi 8, vai cik nestos, kurā gadā tieši no Rīgas centrā, no Pretrūnas balkonu vēroju, un tas manī atstāja tādu interesi, bet, protams, skolā, tad universitātē, kur švaki bija ar matemātiku, izmatos netika, un tie, kas nezina, par ko grib kļūt, tie visi stājās ekonomistos. Bija vēl liela daļa. Un tā arī sanāca, jā, to ekonomiku vadību, pēc tam strādāt dažādās bankās, bet nevis tāpēc, ka ļoti interesē finanses, bet vienkārši tāpēc, ka bija forša kompānija, draugi un viss pārējais. Un tad tomēr, jā, tuvojoties jau pusmūžam, atgriezot pie šī jaunības dienu sapņa, un šogad arī beidzot izdevās pabeigt. Tā ir, tā kā sāku studēt, bija Centrāla Lankšīras universitāte, tagad viņi pat nosaukumu nomainījusi, tagad ir vienkārši Lankšīras universitāte. Un biju šogad uz izlaidumu pats savējo, un kas ir interesanti, viņiem nav tā kā pie mums, un kad tev pasniedz diplomu tavā izlaidumā. Nē, tev tādu butaforiju satītu A4 lapiņu ar lentīti, un īstais diploms atnāk vēl pēc mēneša pastu ierakstītā vēstulē. Bet jā, tas viss neaizmirstams laiks, un, protams, gribās kaut ko darīt tālāk. Skatījos, kādas studēšanas iespējas. Lielbritānijā tur padāki, sanāk nav vairs Eiropas Savienība. Skatos, kas mums Latvijas universitātē, un te jau tu uzņēmu kontaktu ar Kristeru, viņš man te pastāstīja, kas institūtā notiek, ko viņš ir darījis, kāda viņam pieredze, tā kā varbūt pilnībā pārvirzīšos uz astronomiju. Tā, jā, paldies par ievadu. Tad jautājums tāds, vai es izlasīju rudens numuru? Protams, jā. Izlasīju rudens numuru, un pie vairākiem rakstiem, jā, ir kaut kādi komentāri, jautājumi. Droši vien, kamēr es te ņēmos ar mikrofonu, mēs pārlecām pāri tiem ioniem, Fermi labu eksperimentiem, jā, droši vien. Mēs īstenībā jaunums pie jaunumiem. Tas bija pie jaunumiem, liekas. Mēs tā vairāk tiem lielajiem rakstiem skatījāmies, bet varbūt tev kaut kas komentējums par jaunumiem tieši. Jā, lūdzu. Tātad, jā, šī jaunuma īsumā, tā jaunā fizika par mioniem. Neesmu kodola fiziķis, tur tajās detaļās viņai atceros, jā, ka tur bija dažādi raksti, ka būs jauna fizika, tad citi atkal viņu nobīda, ka nebūs. Bet kas man tieši personīgi, ka šie te atklājumi eksperimenti bija tajā Fermi laboratorijā, kas ir pie Čikāgas, Amerikā.
Un izrādās, man viens radinieks tieši dzīvo blakus tai laboratorijai. Un es biju ciemā, man liekas, ka uz saules aptumsumu tajā gadā. Un tad viesojos pie viņa, un tad viņš aizveda mani arī uz to Fermi laboratoriju. Nu, tur bija, tā bija brīvdiena, nebija visas tās ekspozīcijas pieejamas, bet nu, kaut kāda daļa bija. Un jā, ļoti interesanti, tur, kur var tik klāt apskatīt, viņiem interesanti. Jā, speciāli priekš Mārtiņa ļoti interesants saules pulkstenis viņiem pagalmā ir. Es redzēju, ja. Tas ir interesants, bet kas man vairāk patika, tie stāsti, nu, tiem vietējiem iedzīvotājiem tajā piepilsētā Batāvijas saucās. Un viņi uzskata, ka dēļ šīs te Fermi labi, tur ir tāds tā kā trīstūris izveidojies, Batāvijas trīstūris. Jo tā, ka ir kaut kāda lielākā virpuļvētra, kas iet pāri apkārtējiem visiem reģioniem, viņi noslauka visu, izņemot to apgabalu, kur atrodas laboratorija. Ja ir pēkšņi kaut kāds zibens pērkons vai tur, nezinu, sniega vētras vai kas, viss pajūk ir nelaimes tieši tajā reģionā, viss ir droši, tur visu laiku spīd saule, un tiešām liela daļa tā arī tic, ka tas ir tāpēc, ka tur kaut kāds slepenīs spēks. Tam tic zinātnieki vai tieši tie, kas dzīvo blakus? Parasti iedzīvotāji. Parasti iedzīvotāji. No jā. Tā kā tāda interesanta asociācija man uzreiz šito bija, ka tur noteikti kaut kas ir tajā vietā. Tā, labi, jā, tas tāds interesants stāsts. Varbūt par ziņām no Saules sistēmas nomalas. Tev arī kāds jautājums raksta autorē vai komentārs? Jautājumi varbūt tieši nē, tēma, protams, šī ir interesanti, bet cik saprotu, ka jaunais Vēras Rubīnas teleskops varētu tur bez mazai ātri atrast visus vēl neatklātos objektus mūsu Saules sistēmā, ka mums tikai jāpagaida kāds pusgadiņš un viss būs kā uz paplāta, bet nu droši vien jau, ka tā nebūs tik vienkārši. Tā, jā. Labi, tad virzamies tālāk. Mums ir tā tradicionālā sadaļa olimpiskais izaicinājums. Šeit ir relatīvi saprotama tā pieeja. Mēs ņemam, atlasam kādus iepriekšējo gadu olimpiāžu uzdevumus. Vienreiz tā ir fizika, citreiz matemātika, astronomija, šajā reizē par astronomiju un par aptumsumu tēmu. Starp citu, tā jau ir otrā reize, ka mēs par aptumsumu tēmu atlasam uzdevumus, bet šoreiz ir citi 3 uzdevumi un risinājumi ir mazliet tālāk. Tas ir tā, ka mēs varam pacīkstēties paši ar saviem spēkiem risināšanā. Tā, nu, un tad mums tā neizsīkstošā sadaļa ir par kosmiskiem lidojumiem. Tā, lūdzu, Raiti. Jā. Nu, zini kā, nekas jau daudz te nav ko komentēt. Tas ir Falcon 9, es domāju, zina visi. Un to, ka viņi lido bieži, gan jau arī pamanījuši esat. Un šeit vienkārši atskats uz to, nu, kas ir paveikts pirmo 500 lidojumu laikā, ne tāds detalizēts, bet, nu, faktiski, teiksim, tāda robeža šķirtne, kad raķete ir lidojis 500 reizes un, protams, turpina lidot. Un arī tas raksts jau diezko garš nav, līdz ar to, nu, droši vien labāk teikšu tā lasiet paši. Bet tas, kad ir vairāk par 500 reizēm šī raķete jau lidojusi, tas ir fakts. Nu jā, tā īsa informācija, bet ļoti zīmīgi skaitļi pārdomām. Varbūt Andim ir kas komentējums, varbūt, ja ir iznācis braukāt, es varbūt kādu arī nesēju raķetes startu vērojis vai ko citu. Vai vismaz Falcon otrās pakāpes pārlidojumu pār Latviju, kas šeit gadās, vērojot zvaigznes, arī tādu redzēt. Jā, tur es man liekas, kā reiz pārdoju pār Latviju, biju ar ģimeni atpūtā kaut kur citur, no kurienes viņu neredzēju, es tikai čatā skatījos, kad WhatsAppā, ka te ir citi redzējuši. Par Falcon, nu skaidrs, jā, tur, protams, ir tās dalītās jūtas, ka ir forši, ka tik daudz lido un tā, bet nu, tajā pašā laikā mēs zinām, ka tie Starlink satelīti pārāk varbūt raudzējās ar astronomiskajiem novērojumiem, dažādus kreņus. Bet ko es esmu redzējis, jā, tā saucamos Starlink vilcienus, kaut kad neatsos pirms 2 vai 3 gadiem, otrs nokļu varēja redzēt arī te pat Rīgā. Jā, mums astronomijas seminārā pirms dažiem gadiem
Rencēnos tieši tāda situācija bija, ka mēs zinājām, ka tāds vilcieniņš gaidāms, sagaidījām, tiešām bija pārsteidzošs, tas negaidīts efekts. Bet, ko mēs nebijām plānojuši, ir, mēs arī otro pakāpi redzējām, kā tādu miglainu plankumu, kas pārvietojas te vai galaktika atnākusi tūplānā un ātri kustās. Tāds vienkārši nebija pilnībā nekas saprotams, kas tas tāds ir, jo tie bija mazliet atstats tie notikumi, bet bija interesants tāds efekts. Tā, mums ir arī jauns autors, Ervīns Reinvērts, kurš piebiedrojies Raitim, aprakstot kosmiskās lietas, ķibeles un sasniegumus. Vēlējos, lai arī Ervīns pieslēdz šim zvanam. Ervīns ir tāds diezgan aktīvs interesants par šīm tēmām, bet tagad mēs tā apspriežam iespēju, ka varbūt laika pa laikam viņš arī var uzrakstīt tieši arī rakstus, ne tikai interesēties savam priekam. Un raksts tiešām ir interesants, tāds izvērsts par Starship programmu. Laikam nemēģināšu atstāstīt, bet tāds jautājums varbūt no manas puses viesim, kā tu skaties uz to pieeju, ka ir tāda, faktiski tāda nerūsējušā tērauda cisterna, kas lido gaisā un ir ar lieliem plāniem kaut kur tālu aizlidot un vairākas reizes izmantot tos pašus korpus līdzīgi kā Falcons, jo te netrūkst arī skeptiķi, kur saka, ka nekad tas projekts tā nebūs drošs. Lidot lidos, bet tā, lai viņš būtu drošs uzreiz kādu vairāk 10 cilvēku vizināšanai, tad tur ir tā jāpadomā. Ir interesanti, jā, labi noraksturoja nervosējošā tērauda sistēma. Atceros, ka to pašu pirmo prototipu, kurš izskatījās vispār pēc tādas teikannas, to tur nodevēja pa lidojošo teikannu. Tas Starhoppers, tas var cits bija, nesos kā viņš sauc, bet ir arī man tāda neliela skepse piezagusies tieši arī par šo te drošību, kā tas būs cilvēku pārvadāšanai, jo, ja es nemaldos, tad arī tiem pašiem Crew Dragoniem tur sākumā bija domāts, ka viņi vertikāli arī nolaidīsies ar raķešu dzinējiem, nevis iekritīs ar izplatni jūrā, un ka ļoti liels problēmas būtu kaut ko tādu nosertificēt, dabūt apstiprinājumu, ka tāpēc palika pie klasiskiem izplatņiem un nolaišanās ūdenī. Savukārt šeit vispār tik tālu vēl liekas nav tikuši kaut ko domāt, kā tas varētu strādāt. Mēs pat neesam kājas redzējušas, kā tā sistēma nolaistos. Labi, uz Zemes tur viņi varbūt mēģinās noķert, bet, kā uz Mēnesi, uz Marsa, tur nebūs, kas viņu noķer, kaut kādām sistēmām būs jābūt, ko mēs vēl neesam redzējuši. Jā, bet varbūt autors arī ir šeit, vai Raits, vai kas var patkomentēt. Ceros pašā sākumā SpaceX eksperimentēja ar tiem kompozītu materiāliem vai ar oglekļa, to degvielas kannu, ko viņi tur ieveda jūrā, un viņi neizturēja spiedienu testu, uzsprāgu, un tāpēc tam izdomāja, visi mēs ejam uz nerūsējošo tēraudu un tā tālāk. Bet tas bija jau diezgan sen, man liekas, kā drīz vai gadu 10 atpakaļ. Vai nav viņi plānojuši atgriezties atkal atpakaļ pie kaut kādiem kompozītu materiāliem, kas varbūt šiem gadiem ir uzlabojušies un nelaist tādu daudzumu tērauda? Nē, noteikti atbildi šobrīd, cik es zinu, ir nē, jo, kā tiem kompozītu materiāliem nekas jau tur baigi uzlabojies nav. Kādi viņi ir, tādi viņi ir. Savukārt tērauda muca ir, teiksim tā, ja tā drīkst teikt, piedodoša. Ja viņa nevēlna nekūst karstumā, ja kāda plāksnīte, kas aizsargā no ienākšanas brīdī no pārkaršanas, viena nokrīt, tur pat caurums neizdeg. Viņi to nesen pamēģināja, palaidz to šip bez dažām plāksnītēm un nekas viņam nenotika. Un līdz ar to vilkums jaudas, starp citu, ja tu, Mārtiņ, varētu patikt uz to raksta sākumu, kur ir tie 3 dzinēji, tad man liekas, ka tā bilde, kur tie 3 dzinēji ir tā, uz kur vajag tā, rūpīgi paskatīties, jo tas 3, kur izskatās, ka nav pabeigts, patiesībā ir pabeigts dzinējs, tas ir Raptor 3. versija. Un tas, manuprāt, no visa šī, kas te vispār ir aprakstīts, ir lielākais sasniegums, jo faktiski visas tās caurulītes, kas 1. un 2. versijā ir ārpusē, ir iedrukātas ar to additive manufacturing, tad 3D drukāšanu, faktiski iedrukātas iekšā.
tajā dzinēja konstrukcijā tik tālu, ka viņam tam dzinējam vairs nav vajadzīgs karstuma vairoks. Viņš vienkārši pieliekās un var lidot, jo iepriekšējām versijām bija jāliek aizsardzība pret pārkaršanu. Un tas ir, man liekas, tas galvenais, kas sasniegt. Neatkarīgi no tā, kas notiks ar pašu raķeti, šāds dzinējs pats par sevi jau ir liela vērtība. Tas tāds komentārs no manas puses. Jā, vēl man patīk rakstā arī tas, ka pati nesēja raķete jau principā varētu gandrīz tikt uzskatīta pa pabeigtu. Ir tikai šī te otrā pakāpe, tas kuģis vēl tur daudz ir jātestē. Un tam loģiski rodās jautājums, vai nevar ar to nesēja raķeti kaut ko citu uzšaut gaisā. Tur nezinu, kāda cita ražotāja. Jūs sāk transportēt kaut ko augšā. Jau sāk transportēt, jāsaka, tieši nezinās, kā sauca to smuko, kas izskatījās pēc atspoļu kuģi tikai mazāks ar tādiem spārņiem. Sākumā bija Sierra Nevada, bet pēc tam kaut kāds cits viņu pārņēma. Jā, kaut kāds Dream Chasers, man liekas, tas bija kaut kas. Jā, un, teiksim, to varētu uzlikt uz šādas te nesēja raķetes un šaut gaisā. Bet kā tu iedomājies, kā tas izskatītos, ka tur būtu uz tās milzīgās 9-metrīgās mutes augšā tāds 2-metrīgs, tur, nezinu, tur kolas izmēra, tur tāds maziņš, tas būtu, kā saka, pārstīlējums milzīgs, jā. Tā vilkums rezerve, tai pirmai super heavy pakāpē ir tāda, ka tur varētu tādus 20 uzlikt augšā, un vienalga viņai vēl nebūtu, sasniegts tas vilkums limits, jā. Līdz ar to, tas būtu diezgan, kā saka latvieši, jancīgs skats. Bet jā. Labi. Jā, mēs ejam tālāk, lapojam žurnālu. Šeit mums ir tā klasiskā rubrika fotostāsts, un mums ir viens dalībnieks, kurš iegūst izcils attēlus, bet konsekventi piedalās ar savu darba pseidonīmu Aleksandrs Standfest, tā kā autors ir mazliet kautrīgs, arī šķiet zvanā nepiedalās, bet rezultāti ir lieliski. Un jāsaka, ka kopumā tieši pēdējā gada laikā, pateicoties tādai WhatsApp grupai par astrofotografēšanu, ir parādījusies tāda papildus aktivitāte, ka viens otru atbalsta un dod padomus un apspriež dažādu fotogrāfiju iegūšanu. Un, faktiski tagad jau ir tā, ja sākumā bija jāmedī, kuru bildi tad mēs varētu ielikt fotostāstā, tad tagad ir jau jāizvēlās, kura tad ir tik interesanti, lai nokļūtu fotostāsta titulā. Jā, es zinu, kā arī Andis pats fotografē. To es redzu pēc tās grupas aktivitātēm, jautājumiem un diskusijām par dažādiem aparatūras elementiem. Pašā sākumā maziem solīšiem likās, paņem taškapselē un viss strādā, bet netiek pāri primitīviem jautājumiem par kaut kādām skūlēm, kas nedara, kad kaut kādā solīgos izmēros, kur nevar kādu detaļu pieskrūvēt, bet jā, pamazām, palēnām vakar arī smuki Saturnu papēti un arī kādu pirmos radus pamēģināju, kā atcietību atkošanu nodara. Jā, un tālāk mēs atkal dosim vārdu Raitim. Raits ir interesantu sarunu veicis ar jauna gravitācijas viļņu teleskopa veidotājiem. Tā, Raiti, lūdzu, īsumā iepazīstina ar rakstu. Tātad to, kas ir LIGO, gan jau ziniet, tas tātad ir slavenais gravitācijas viļņu teleskops, kurš apmēram 10 gadus atpakaļ bija tas, kas veica šo pirmo apstiprināto novērojumu. Tātad fiksēja to, ko Einsteins teica, ka mēs nekad visdrīzāk nevarēsim, jo mums nebūs tādas tehnikas, proti fiksē gravitācijas viļņu notikumu, ja tā drīkst teikt, datos faktiski. Tur notiek attīstība, LIGO tiek attīstīts, ir vēl vairāk citi šobrīd jau aktīvi darbojoši gravitācijas viļņu detektori. Tas būtu droši vien pareizākais vārds. Lūk, un tad nejauši tādā izstādē, kas pilnīgi nebija saistīta ar astronomiju, satika. Bija stends šī teleskopa idejas virzītājiem un satika cilvēkus sarunāja parunāties, un tad faktiski šeit ir
lasītājiem tiek atklāta tā teleskopa konceptuālā tā doma. Faktiski tātad tiks veidots 3 stūris, tur būs kopā veseli 6 detektori. Tad, teiksim, paskatīties to mazo bildīti, kur ir sarkans, zils un zaļš, tad katra no līnijām ir viens šis faktiski 3 stūrveida detektors. Ne 3 stūrveida, bet tā kā kopā veido 3 stūri, tātad faktiski 6 detektori vienā sistēmā. Ar malas garumu 10 km. Tas ir 4 reiz vairāk kā LIGO 2,5 km. Īsumā. Tā, labi. Un tad iespējams ir kādi komentāri vai jautājumi. Mūsu viesim. Atkal man jautājums atvenos. Jā. Noteikti arī kāds cits runās. Bet jā, Raitim, man bija jautājums, es lasu to pēdējo rindkopu. Tur ir teikts par to kosmisko teleskopu LISA un par šo te Einsteinu. Un es pareizi saprotu, ka tas LISA būs mazāk jūtīgs nekā Einsteins vai uz kaut kādiem specifiskiem noteikumiem. Jo praktiski Einsteins ir jūtība 10 000 saules masu, tas nozīmē kaut kādi mazāki objekti, bet tas kosmiskais ir miljonu saules masu, kā tā. Tas ir netik daudz ar tām masām saistīts, bet ir korelācijas starp detektoru izmēru un viļņa garumu, ko tas gravitācijas viļņa garums šajā gadījumā ir tas, par ko mēs runājam, viļņa garumu, ko viņš var nomērīt. Un tad, ja teiksim, Einsteina teleskopam ir šie 10 kilometri, tas pleca garums 3 stūrī. Tad LISAS tam kosmiskajam teleskopam šis garums būs 2,5 miljoni kilometri. Tas nozīmē, ka ar to kosmisko varēs fiksēt ļoti gara, liela viļņa garuma notikums. Un tādi notikumi ir tad, kad saplūst tie milzīgie caurumi. Tādi kā galaktiku centros, miljoniem un miljardiem pat saules masu. Savukārt šis, mazāks, loģiski. Viņš tādus nemaz uztvert nevar, jo tas vilnis ir tik garš, ka viņš tiem 10 kilometriem vienkārši daļiņi tikai tur sajiet tajos 10 kilometros no tā viņa garuma. Un tas ir tas, kāpēc atšķirās tas nosakāmo un uztveramo notikumu izmērs. Un līdz ar to faktiski tas Einsteina teleskops kalpos, kā tu pareizi minēji, mazāku notikumu noteikšanai, savukārt tā LISA tiek veidot ar mērķi uz Zemes tādu vienkārši uztaisīt. Nav tik daudz vietas. Tāpēc būs kosmosā un varēs mērīt kaut ko tādu, ko citādi vienkārši izmērīt nevar. Jā. Tas ir tas. Tā ir runa par viļņa garumu, kaut kādu intensitāti. Nē, intensitāte, protams, atšķirās. Es fiziķis nevarēšu komentēt, bet gan jau, ka tur ir kaut kādi nosacījumi, kas nosaka arī to intensitāti. Bet šeit tas, detektora pleca garums ir tas, kas uzliek ierobežojumu viļņa garumam. Tieši tas ir tas, kas ir svarīgākais. Jā. Starp citu, nav tikai tā, ka viesis uzdod jautājumus, te arī citi var to darīt. Un, tāds viens ir jautājums, ne gluži par šo rakstu, bet variet arī par šo rakstu jautāt un komentēt. Ik viens, kurš piedalās zvanā, un tad es nolasīšu tādu komentāru, ko ir iesūtījis mūsu dalībnieks, bet es redzu, ka neviens šobrīd nevēlas neko teikt, bet droši, ja ir, jā, Jānis, lūdzu. Jā. Labdiena. Jā. Dzird, jā? Jā, sveiks, jā. Jā, es gribēju tādu īsu komentāru tieši par šo Einsteina teleskopu, par to izmēru, ka tas 3 stūris ir 10 x 10 kilometru liels. Kaut kādu brīdi atpakaļ pētot sava novada, Burtnieku novada ģeodēziskos signālus, es atradu, ka man tieši pie mājas ir viens ģeodēziskais signāls, un vēl 2 Burtniekos atrodas, un starp viņiem ir tieši 10 kilometri tas attālums, un vienkārši tad es dabā vizualizēju, cik tas projekts patiesībā būs milzīgs, ka viņš aizņem praktiski
pagasta teritoriju. Nu, savādāk ir tā grūti iztēloties, cik tas ir 10 km uz vienu pusi, 10 uz otru pusi, bet tagad tā, ka es reāli dabā saprotu, kur tie punkti atrodas, jā, nu tad es paskatos ārā pa logu un saprotu, tas ir kaut kas milzīgs tiešām, jā. Nu, nerunājot par to, kas vēl būs orbītā, jā, turpmāk. Nu, tāds novērojums, jā, no manas puses. Nu, jā, paši tie iniciatori, viņi salīdzina ar lielo hadronu pātrinātāju šī brīža versiju. Un te nav runa par jauno, kur tas aplis būs 100 km garš, bet par to, kas šobrīd darbojas 26 km. Viņi saka, ka tas būvniecības projekta izmērs ir līdzīgs kā LHC. Līdz ar to tas jau arī iedomājas, tur ir 26 km riņķis, tad te nav riņķis, bet tas izmērs ir ļoti līdzīgs. Viņi paši tā arī salīdzina. Jā, te jāsaka, ka bieži vien tādiem lielajiem projektiem, kamēr neesi ieraudzījis vai izjūts to salīdzinājumu, tad varbūt pat nevar apzināties, cik kaut kas ir liels vai cik kaut kas ir maziņš. Jo tie mērogi tā uz papīra ir pacieši visu, ja? Tad var uzrakstīt jebko, bet ja neredzi, tad tie ir grūtāk. Ir tāds iesūtīts viens vispārējais komentārs, šodien ir tik daudz dažādu teleskopu un cits ierīces, un neviena no tām nav fiksējis NLO. Pa īstam varbūt vajag pāriet uz teoriju, ka esam tomēr vienīgie saprātīgie visumā. Tāds komentārs. Tā, ja nekādi papildus komentāri par šī izteikumu nav, tad mēs varam virzīties tālāk. Un tālāk ir 2 raksti mums saistībā ar Sauli, bet pilnīgi no dažādiem rakursiem. Man šķiet, ka šim pirmajam minētajam rakstam par Sauli saistībā ar kosmiskiem laikapstākļiem mums raksta autori nepiedalās, bet tas nākamais ir par Sauli kā novērojamu objektu, kas kustās pie debes. Tur es varēšu pakomentēt. Es domāju, varbūt kāds no redakcijas kolēģijas var īsumā iepazīstināt ar šo rakstu. Es varu. Jā, lūdzu. Tātad galvenais autors ir Artjoms Suharevs, vieszinātnieks no Ukrainas, kas strādā Ventspils starptautiskajā radioastronomijas centrā. Un viņš sagatavojas tādu ļoti apjomīgu materiālu, kā vienā numurā neietilpa, un ka būs tātad vēl turpinājums nākamajā. Un viņa paša interešu objekts ir, kā Saules aktivitātes izpausmes ietekmē Zemes ionosfēru. Un to viņš pēta, izmantojot gan Ventspils radioteleskopu ar T32, gan vienu radioteleskopu tīklu Ukrainā. Par to jūs lasīsiet 2. daļā, bet šeit ir tāds kā pirmkārt vēsturiskais ievads, kā cilvēki vispār saprata, kas ir Saule un kas un kāpēc mainās. Un īsi arī tiek skaidrots par dažādiem tiem aktivitātes izpausmēm Saules, un tad nākamajā tad jau būs par konkrētākiem pētījumiem pasaulē un Latvijā. Un arī par ietekmi uz Zemi. Un tā ir tā lieta, par kuru, laikam, nekad nav par maz runāts. Labi, zvaigžņotās debesu lasītāji varbūt šo lietu pārzina diezgan labi, bet kā tikko mēs nonākam sociālos tīklos, tā jāsaskars ar ļoti plašu nezināšanu šajā jomā. Jāvaicā mūsu viesim, vai viesis ir izjūtis kosmiskos laikapstākļus kaut kādā formā. Tā tieši izjust fiziski ar ķermeni, nezinu, vai kosmiskie laikapstākļi tur vienmēr bijuši pie vainas. Protams, ja mēs runājam par polāru plazmām un tā, tad var izjust skaistumu vai nožēlu, ka tu redzi, ka visi liek bildes, visi ir redzējuši un tu esi skatījies un tu neesi redzējis. Tādā ziņā, jā, bet par Saules fiziku, jā, man arī tajā universitātē bija atsevišķs priekšmets solārā astrofizika. Ļoti interesanti, un tur, protams, bija ļoti padziļināti, un ja mēs tur sakam, ka notiek kodola reakcijas, tur ūdeņi radis pārvēršās par hēliju un tā tālāk, tad nav nemaz tik vienkārši, tur ir vairākas pakāpes, kā tās reakcijas notiek no viena elementa uz otru. Un tur ir matemātiskie uzdevumi bija ar šīm reakcijām saistīti, un tās reakcijas var būt dažādas.
Un tur kvantu fizika vēl nāk klāt, jā, un arī tad daudz matemātiskie uzdevumi par plazmas miedarbību ar magnētisko lauku un otrādi. Ļoti, ļoti interesanti, visaparoši tēma, jā. Jā, paldies. Nu, tad mēs pārlecam pie nākamā raksta, kas arī saistās ar Sauli, bet šī gadījumā tā ir sistēma Saule Zeme, un jau zināms, ka tāda jau daudzās senās kultūrās cilvēki skaitīja, cik garš ir gads, jo tā gads tas ir tad, kad atkārtojas periodiski dažādi gadalaiki, notikumi, un tad, jo precīzāk skaita, jo tās dienas it kā sanāk precīzākas, bet, kā zināms, tas skaitlis nav apaišs. Mēs arī dzīvojam, mums ir 365 dienas īsais gads un tad 366 dienas garais gads, bet tas vienkāršais algoritms, ka ik pēc 4 gadiem to mainīt turpu šurpu, tā teikt, ik pēc 4 gadiem uzlikt karo gadu, ar to nav pietiekami. Un tad sanāk tā, ka veidojas nobīde, un tad te ir aprakstīts, kāds bija tas algoritms jūlija kalendāra stilā, kāds ir Gregora kalendāram, ja tam jaunajam stilam, un kā vispār šo visu lietu varēja kontrolēt. Un tad ir tāda interesanta lieta, ka dažādās baznīcās veidoti saules pulksteņi ar vienu konkrētu mērķi, veidot saules projekciju uz, pārsvarā tā ir meridiāna līnija, tad ziemeļdienvidu virziens, bet ir arī varianti, ka tā nav meridiāna līnija, un var skaitīt dienas, faktiski no vienas dienas uz otru dienu, ir ļoti skaidri redzams saules novietojums, pati saule ir kā tāds projicēts disks, jeb izstieptā formā, tāda elipse, un sevišķi daudz tādu baznīcu ar šādiem īpašiem saules pulksteņiem ir tieši Itālijā, ziemeļu daļā. Ir vēlākos gados arī citās valstīs veidots, bet jāsaka, te bija, var sakot, ļoti tāda interesanta pieeja arī, ka mūsdienās bija mūsdienās ir cilvēki, kas kontrolē šo 16. gadsimta, 16., 17., 18. gadsimtā veidoto saules pulksteņu darbības precizitāti, un tā skaitā ir pamanījušies arī notrāpīt uz tādu reizi, kad ir saules aptumsums. Tiesa, šī gada martā esošais saules aptumsums, kuram bija jānotiek tieši dienas vidū, tad lielākajā daļā Itālijas bija mākoņdienas, un šiem te interesantiem neizdevās viņu novērot. Bet tā, iesaku izpētīt tādu lietu. Varbūt jautājums viesim, vai Andris ir redzējis kādreiz kādu no tiem meridiāna projekcijas saules pulksteņiem kādā baznīcā? Vai Itālijā vai kādā citā valstī? Vai ir arī dažādas observatorijas, piemēram, Parīzes observatorijā ir tā? Es varbūt tā nepievērs uzmanību, nezināju, kā viņš tieši saucās kaut kāds, bet tie veidi tiem pulksteņiem, jā, ļoti man izbrīnījuši, ka ir daudz un dažādi, ka nav tur parasts klasiskais mietiņš zemē un rīņķis apkārt. Ir ļoti daudz un dažādi ar visādiem arhitektoniskiem tur risinājumiem, un tieši pateicoties tevi sāku viņiem pievērst uzmanību aizvien vairāk. Bet tāds viens, kas man ir iekrits apņā no Itālijas, tas bija no Itālijas dienvidiem, Kalabrijas reģionā. Un tā kā saules klasiskais pulkstenis, bet viņš nevis uz zemes, bet ēkai pie sienas kaut kādā 6 metru augstumā. Un es tā stāvēju vēlreiz saprast, kā tad, ja viņš ir tā novietots, viņš arī funkcionē, vai tas tikai ir kaut kāds? Ir, jā, tāda ir diezgan daudz, jā, tie varianti, jā. Tā kā pievērš uzmanību visādiem pulksteņiem. Jā, bet tieši šo teoretisko tā nebija. Jā, šiem ir tā īpnība, ka te mērķis noteikti nevis laiku, bet kontrolēt datumus. Un faktiski to saules deklināciju no datuma uz datumu, kā viņi mainās. Jo tad var uzskaitīt to cikliskumu un kontrolēt, cik garš ir gads attiecīgi. Tā.
Un tālāk mēs pārējām pie nākamā raksta, ko lūkšu komentēt Ilgonim Vilkam par zinātnieku. Atzinības vārdi, kas teikti jau mūžībā esošajam kubiešu speciālistam Del Pino. Kāpēc kubietis strādāja pie mums? Tāpēc, ka viņš bija labs lāzeru lokācijas speciālists, un tad, kad viņš savā jau mītnes zemē Kubā bija devies pensijā, šeit Latvijas Universitātes astronomijas institūtē savukārt bija vajadzīgi šādi lāzeru lokācijas speciālisti, līdz ar to viņš savu mūžu nogali pēdējo 10 gadu pavadīja pie mums, un tiešām ļoti daudz vērtīga un laba izdarījis stacijas modernizācijā. Bet, kā parasti par konkrētajām detaļām, tad es aicinu lasīt šo rakstu, bet viņš tiešām bija ļoti jauks un jautrs un atsaucīgs cilvēks. Es atceros vēl vienu sarunu pirms 2 gadiem Ziemassvētkos, kad mēs gājām tur uz observatoriju uz nelielu Ziemassvētku pasākumu. Es grasījos braukt uz Meksiku, un viņš tad man konsultēja, kādus spāņu vārdus drīkst teikt, kurā Latīņa Amerikas zemē, kādus nedrīkst, jo tas izpratne par to valodu atšķirās. Meksika viena lieta, vai, teiksim, Argentīna kaut kas cits, un tad tas man ir palicis atmiņā, kā tāda pēdējā interesantā tikšanās ar viņu. Lūk, tā kā lasiet. Tā, mums ir roku pacēls Ivars Šmelts, lūdzu. Tā, man divi jautājumi pie šī, kas varbūt vairāk attiecās ne tikai uz pašu Jorge Del Pino, bet vispār sakariem ar Kubu un visām šīm lietām. Pirmais, vai Jorge Del Pino, tad, kad viņš jau strādāja astronomijas institūtā, kāda viņam bija pilsonība? Kā pilsonība? Kubas. Kubas, jā, un tas... Un otrs jautājums pie tā paša, vai pateicoties viņam bija arī kaut kāda ciešāka sakara ar Kubas zinātniskajām astronomiskajām institūcijām? Nē, cik saprotu, tad tieši tajā centrā, kur viņš strādāja, tur vairāk pēdējos gados īpaši pievērsās tiem praktiskām lietām, lokāliem tur ģeofizikāliem efektiem, zemestrīču monitoringam un astronomija tad jau beigās bija pamesta. Savulaik 20. gadsimta 80. gados tā bija viena no bāzēm vietām, kur Kubā draudzīgā sociāliskajā valstī ierīkoja vienu no Padomju Savienības šim te satelītu novērošanas stacijām, kur sākumā bija fotogrāfiskā, pēc tam lāzeru novērojumi. Bet tā sadarbība neturpinājās vairs jau neatkarīgās Latvijas laikā? PSRS sabruka, tad sadarbība neturpinājās. Jā, paldies. Labi. Tā, tad mēs varam pāriet pie nākošā temata. Mums ir arī tāda rubrika pētām terminu. Šajā reizē mēs pētām terminu, kas saistās ar gada laikiem. Jeb īpašajiem datumiem, kad ir pieņemts uzskatīt, ka sāks pavasars, ziema, rudens, pavasars, vasara, bet neatstāstīšu, tad ir termini ekvinokcija, saulgrieži, saulstāvi, tad kā viņi savā starpā saistīti, un kas attiecas uz kuru no lietām. Tā, tālāk došu vārdu Mārim Krastiņam, lai pastāstītu par Latvijas atklāto skolēnu astronomijas olimpiādu. Lūdzu. Jā, Mārim daudz laimes vārdienām, laikam. Jā, tieši tā, jā. Paldies. Labdien. Šis ir īsts ieskats šī gada Latvijas atklātajā skolēnu astronomijas olimpiādē, un jāteic, ka olimpiāda pārsteidza ar ļoti kuplu dalībnieku skaitu. Un rakstā ir arī minēts konkrēti 275 skolēni. Protams, mēs priecājamies par to, ka bija tik ļoti kupls dalībnieku skaits, taču mūsdienu mākslīgā intelekta apstākļos arī visi olimpiādas organizatori sastopas ar
mūžīgo izaicinājumu par to, kā mākslīgais intelekts pārņem gan mūsu ikdienu, gan arī skolēnu prātus, gan arī aizstāja skolēnu zināšanas. Un nenolieksim, ka arī pirmajā kārtā bija pietiekami daudz skolēnu, kur mākslīgo intelektu bija izmantojuši uzdevumu risināšanā. Līdz ar to otro kārtu nācās organizēt, tā kā redzam šajā bildē, kur bez mākslīgā intelekta palīdzības skolēniem pašiem bija jāparāda savas zināšanas un jāatrisina uzdevumu un arī jāatbild uz testa jautājumiem. Un te mēs arī redzējām, ka tie, kur ieradās uz otro kārtu, savu mākslīgo intelektu bieži vien bija atstājuši mājās. Līdz ar to rezultāti otrajā kārtā atšķirās salīdzinājumā ar pirmo kārtu. Nu, protams, ka šis ir izaicinājums, kas mums tagad būs jāņem vērā. Un pirmkārt, es gribu pateikt lielu paldies kolēģiem, kur veltīja daudz laiku un ieguldīja arī savus zināšanas un visu pārējo olimpiādas organizēšanā, uzdevumu sastādīšanā. Inese Dudareva, Dmitrijs Docenko, Ilgonis Vilks. Kā liels paldies kolēģiem. Un runājot jau par šo gadu, nākamo gadu, jāteic, ka visdrīzāk mēs saglabāsim formātu nemainīgu, kaut arī skolēniem droši vien būs jāparakstās par to, ka viņi mākslīgo intelektu neņems talkā olimpiādas pirmajā kārtā, bet negribētos mazināt interesi, jo pat varbūt tad, ja mākslīgais intelekts tiek ņemts talkā, arī tas rada zinām interesi par astronomiju, kas atsevišķiem skolēniem var arī būt kā pirmais stimuls astronomijai pievērsties nopietnāk arī nākotnē. Un noslēgumā gribu pateikt, ka šis gads bija ārkārtīgi veiksmīgs saistībā ar skolēnu dalību starptautiskajā astronomijas olimpiādē. Es čatā ielikšu linku, kur pēc tam varat palasīt par to, kā vairākiem no šiem skolēniem, kas redzam arī apakšējā fototēlā veicās starptautiskajā olimpiādē, tiešām nebijuši sasniegumi, 2 sudraba medaļas, 2 bronzas medaļas šajā gadā starptautiskajā astronomijas olimpiādē, tā kā tas patiešām ir liels sasniegums. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem un paldies skolēniem par šiem sasniegumiem. Jā, paldies, Māri. Varbūt kaut kas komentējums mūsu numura viesim? Jā, par mākslīgo intelektu un to. Man ir tās studijas bija attālināti. Tas nozīmē, ka teorētiski es jau varu visādus materiālus izmantot, un tur neviens pasniedzējs tiešsaistē man uz pirkstiem neskatās un visus mājas darbus pildīt. Bet taču tajā brīdī lielie valodu modeļi vēl nebija tik attīstīti, un tie uzdevumi bija izveidoti tā, ka pat ar visu materiālu pieejamību nepietiktu. Nevarēja atrast tieši tādu uzdevumu kaut kur internetā un dabūt viņam atrisinājumu. Tā kā tur vajadzēja jebkurā gadījumā iedziļināties, ieguldīties, un tad tur varēja arī viegli atšifrēt, ja, piemēram, uzdevuma atrisinājumos izmanto kaut kādu terminoloģiju vai simbolus, kas atšķirās no tā, kas ir bijis mācību materiālā un ir paķerts no kaut kur no interneta, ka to arī tā var diezgan ātri atšifrēt. Man pat gadījās, ka man piesēja plaģiātismu, bet tas bija savādāk, tas bija, ka man atsauces nebija saliktas pareizi uz publikācijām, un tad man bija nopietni pusstundas intervija ar universitātes vadību, kur gan tā smaidīdam, tā aprunājās manī un iedeva jaunas vadlīnijas grāmatas, kā pareizi jāraksta raksti. Bet jā, izaicinājums ar to mākslīgo intelektu, bet es piekrītu Mārim, ka tomēr nedrīkst nocirst interesi un kaut kādā veidā to pavisam aizliedzot, bet kaut kā tomēr kontrolēt vajadzētu. Jā, paldies. Ivaram ir komentārs. Jā, runājot par mākslīgo intelektu, cik man pašam ir nācies viņi padarboties, es teiktu, ka rezultāts, kas sasniedzam ar mākslīgo intelektu, ir ļoti atkarīgi no tā, cik jēdzīgi viņi izmantotais spēja uzdot viņam jautājumus un virzīt pašu mākslīgo intelektu. Tā kā varbūt šeit būtu runa no vienas puses, protams, par to, lai nekopētu jau varbūt kādreiz un kaut kur jau bijušu uzdevumu
risinājumus. Bet no otras puses varbūt veidot tādus uzdevumus, kur varbūt tieši mākslīgais intelekts būtu tā vērts un viņa izmantošana. Jā, paldies, Ivar, par ieteikumu. Attiecībā uz mākslīgo intelektu bija tā, ka Dmitrijs arī pirms olimpiādas notestēja, cik daudz mākslīgais intelekts var atrisināt tādus uzdevumus, kādus mēs dodam skolēniem, jo tie tomēr nav augstskolas līmeņa uzdevumi, tie tomēr ir skolas līmeņa uzdevumi. Nu, un bija tā, ka 97% apjomā mākslīgais intelekts visu atrisināja bez kļūdām. Tāds eksperiments arī tika veikts. Tieši iedodot uzdevumu. Jā, tas nav svarīgi, vai ir bijis iepriekš uzdevums, vai viņš ir atrodams kaut kur. Tie ir standarta soļi, standarta formulas, un jāņem vērā, ka skolēniem droši vien debes mehānikas uzdevums, kas ir sarežģītāk par Newtona likumiem un Kepler likumiem, mēs nevaram likt risināt. Nu jā, es domāju, ka tādā sacensībā starp uzdevumu sarežģītību un mākslīgu intelektu spējām, tur noteikti mēs pazaudētu, jo nav iespējams visu laiku veidot ar vien sarežģītāks uzdevums. Nu, jā. Ok. Tā, labi, virzamies uz priekšu. Varbūt apskatām numuru. Mums ir arī tāda rubrika, tas ir fakts par dažādiem tādiem astronomijas faktiem. Varbūt dažos vārdos Annai ir kas bilstams. Ceru, ka dzird joprojām. Jā, ir, jā. Jā, tas tā, šī ideja par antimaterijas melniem caurumiem patiesībā nāca no Ilgoņa vilka, bet pētot šo tēmu, es teikšu, ka tiešām ir ļoti interesanti, jo, lai arī mums antimaterija liekas kaut kas mistisks, patiesībā melnā cauruma kontekstā nav nekādas starpības, vai tā ir matērija vai antimatērija. Un jā, ja tā pafilozofējot, tad varbūt tiešām šajos melnajos caurumos, pirmotnējos melnajos caurumos ir noslēpsies viss tā trūkstošā antimatērijas daļa, kuras pazušanas rezultātā vispār šis visums spēja pastāvēt. Bet jā, tēma ir ļoti interesanta un varētu zināmā mērā teikt nedaudz filozofiski par to, kur tad ir pazutuši šī antimatērija. Īsa, tā kā visi var atļauties izlasīt. Nu jā, tā kā galvenais secinājums tāds, ka antimatērijas melnie caurumi arī būtu melnie caurumi, tikai mēs ar viņiem tā tiešā veidā nesaskaramies. Mēs nevarētu pateikt, lai skatoties uz melno caurumu, vai tas ir veidots no matērijas vai antimatērijas, jo tie parametri, kas nosaka melnā cauruma īpašības, ir principā tādi paši gan matērijai, gan antimatērijai. Jā, labi, paldies. Un tālāk planetārija vēsture. Došu vārdu Ilgonim. Noteikti neviens no klātesošiem varbūt ir kādreiz bijis tieši Rīgas planetārijā. Ir tādas savu veidu atmiņas. Jā, lūdzu. Jā, es esmu bijis kā skatītājs, klausītājs, bet ne kā lektors. Nu redz, un iepriekšējā numurā bija tā kā priekšvēsture, kāds tur bijis mazais planetārijs, kā tas viss savulaik ir, sākot 20. gadsimtu vidu Latvijā noticis, un tad šeit ir raksts jau par šo te lielo planetāriju katedrālē, kā viss sākās, kā viss noslēdzās, un kā mēs esam palikuši ilgāku laiku palikām bez liela planetārija Latvijā. Un tikai tagad Ventspilī ir gana liels planetārijas pietiekami lielai auditorijai. Protams, kā vienmēr tas ir arī stāsts par cilvēkiem, kas šajā visā ir iesaistīti. Piemēram, viena lektora ir nostrādājusi vairāk kā 30 gadus, sākumā tie mazajā planetārijā, pēc tam lielajām. Un tas ir ļoti interesants posms. Nezinu, kur tik daudz citās vietās mūsdienās cilvēki apmeklē šeit, ja nemaldos 20 gadu laikā vairāk kā miljons bija apmeklējis. Tā ir ļoti populāra iestāde zinātnes popularizēšanai. Protams, tur bija arī antireliģiskā un padomju ideoloģijas propaganda tajā laikmetā arī klāt piejaukta, bet to varēja
atsijāt nost. Tas apmeklētājs savā prātā. Manuprāt, ļoti interesants laikmets, tādā ziņā vēsturisku notikumu aicinu iepazīties. Jā, lūdzu, Ivar. Tā, man jautājums, ja es pētīs planetārī beigu laiku, un kā tu rakst arī, kā ir rakstīts arī žurnālā, ka ir bijuši idejas par planetāriju nevis likvidēšanu, bet pārvietošanu, bet, ka biedrība ir izlēmusi tomēr viņu likvidēt. Vai tev ir zināms, kādi bija tieši iemesli lēmumam, tieši šādam lēmumam? Nē, man nav informācijas. Es vienkārši meklēju, būtībā, teiksim tā, informācijas druskas par šo laika posmu, un periodikā atradu, ka ir bijušas idejas, lūgtu, bijušajā kinoteātrī viņu pārcelt, bet to zinu biedrību. Jautājums, es neesmu to izpētījis, kas bija viņas vadībā, jo man ir atmiņa no kādas sarunas ar Juri Žagaru, kurš savulaik piedāvāja šo planetāru iekārtu atpirkt, iegādāties universitātē, ka tur esot interfrontieši, bet tas tādā baumu līmenī, kad līdz ar to tā bija tāda politiska lieta. Tautas fronts nostādījums pret interfronti, tas bija tieši tas politisko kolīziju laiks 1991. gads. Varbūt tam bija kāda nozīme. Respektīvi doma par iespējamo interfrontes darboņa atriebība par to, ka Latvija ir neatkarīga, tad, lai viņi paliek vismaz kā pa sodu bez planetārija. Jā, bet, tā ir tikai, es saku, nepārbaudīt, neapstiprināt zinu, tāpēc to es neesmu iekšā līdz. Jā, es arī atceros, ka tādas runas gāja, ka tur ir interfrontieši, bet vai tas ir tieši bijis par to iemeslu, es arī, protams, nevaru pateikt, tāpēc arī pajautāju. Jā, Juris Melts ir bijis kā lektors planetārē ilgstoši strādājis. Jā, te vienīgi jāpiebilst, ka te nav par interfrontiešiem, mēs nesaucam tos, kas te uz bildēm redzam, bet tā organizācija, kuras arī rīcībā nonāca planetārijas. Tā, vai numura viesim arī ir izdevies kādreiz būt planetārijā? Ir izdevies, jā, ļoti tāls gan atmiņas, vairāk kaut kā uz emocijām balstītas. Es neatcerēšos noteikti nekurš vadīja tur to lekciju vai nodarbību, bet man ir aizdomas, ka mūs aizveda tas pats Imants Platais uz turieni noorganizēja, bet tas bija ļoti sen, kaut kādi 80. gadi. Bet es atceros tās emocijas, jā, apsēdies un pēkšņi vistas kupols un jūties tā kā tiešām kosmosā, redzi visas tās zvaigznes un ļoti tā iespaidīgs bija. To es atceros, bet tur pārējo, kas tur tās ekspozīcijas, par ko stāstīja, man liekas, ka bija tieši arī par zvaigznājiem, jo es atceru, tur parādījās tur gan tie zīmējumi, gan asterismi un vispārējais. Bet jā, tur es paspēju vēl pabūt. Labi. Man arī kādreiz ir sanācis tur būt, bet atmiņas ļoti neskaidrs, jo tas bija tādā diezgan senā laikā. Tā, tad mēs esam faktiski pietuvojušies mūsu numuru beigām, kā vienmēr tur ir atskats uz debesu spīdekļiem un aicinājumu abonēt žurnālu Zvaigžņotā debesis. Kā zināms, lai tiktu pie šī žurnāla, vislabāk ir to abonēt. Tad abonēšana ir Latvijas pasta tīmekļa vietnē, var arī klātienē Latvijas pastā. Un, ja jūs vēlaties abonēt nākamajam gadam, tad neatlieciet to uz pēdējo brīdi. Tad man liekas, es nezinu, vai jau var parakstīt uz 26. gadu, bet ja jums tāda vēlme ir iegūt šo žurnālu, tad laicīgi to izdariet. Var arī nopirkt Jāņa Rozes grāmatnīcās un Latvijas Universitātes akadēmiskā apgādā. Bet tad ir speciāli jādodas uz tām vietām, jāmeklē tie numuri. Tā, tas no manas puses būtu viss. Es vēlos pateikt lielu paldies arī mūsu viesim Andim Zariņam. Varbūt vēl kādi paši pēdējie vārdi ir no redkolēģijas vai kādam no zvana dalībniekiem.
Ja nav, tad mēs arī ar šo noslēgsim.